Uzdevumi ar kredītiem un līzingiem. Sāksim ar kredītu. Pirmkārt, parunāsim par to, kas ir maksājums. Ja? Maksājums tā ir summa, kuru mēs iemaksājam bankā vai citā kredīta iestādē. Un visbiežāk maksājumi ir periodiski. Vienreiz mēnesī, vienreiz nedēļā vai vienreiz gadā. Ko ir jāsaprot? Jāsaprot, ka maksājums vienmēr sastāv no divām daļām – kredītdaļa un procentu daļa. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka daļa no jūsu maksājuma, ko mēs sauksim par procentu daļu, aiziet bankai kā peļņu. Uz šīs naudas viņi var nopirkt sev iPhones, Maybach un tā tālāk. Kredītdaļa tā ir tā summa, kas samazina jūsu parādu. Nevar uzskatīt, ka jūsu maksājums samazina jūsu parādu par šo apjomu. Jo maksājuma ir tikai daļa, kas samazina parādu. Pārējais iet bankai uz Maybach. Un visbiežāk banka piedāvā divas metodas, kā atmaksāt. Vienādu maksājumu un vienāds kredītdaļas. Mēs apskatīsim abus divus šos variantus. Un ko ir jāizdara šeit? Ir jāizveido atmaksas tabula. Ir jāparāda, cik daudz katrā mēnesī vai katrā periodā ir jāsamaksā un no kā sastāv maksājums, cik liela daļa ir kredītdaļa, cik liela daļa ir procentdaļa un kāds ir jūsu parāds katrā konkrētā periodā. Un mūsu uzdevums ir izskatās sekojoši, tad mums ir kredīts uz 140 000, procentu likme 4,82% gadā un periodi gados ir 23 gadi. Ko mēs redzam šeit? Maksājumi tiek veikti katru mēnesi. Tas nozīmē, ka man ir nevis 23 gadi, bet 23 reizes 12, 276 periodi. Tas nozīmē, ka šajā tabulā būs 276 rindiņas. Tā kā esmu gudrs, es nedarīšu kaut ko šādu, jo tas varētu būt pietiekami ilgi. Ja? Tā vietā, ko mēs daram, mēs ieliekam viennieciņu, aizējam uz Home, Fill, Series un izvēlamies šeit, tad mēs gribam kolonās, lineāri, solis 1, beigu vērtība 276. Ok, un lūk, ko mēs redzam. Mēs redzam, ka Excels uztaisa man rindiņu ar skaitlīšiem. Ja šajā uzdevumā no Excel nebūs nekā daudz, te galvenais tāpat tabula, bet ir daži jociņi. Piemēram, atcerēsimies par Series, ļoti vienkārši veids, kā uztaisīt stabiņu ar cipariem. Ejam tālāk. Pirmajā periodā, cik liels ir mans parāds vai kredīta summa? Ja, acīm redzami, ka tie ir mūsu 140 000. Ja, tas ir mans parāds. Ok. Labi, tālāk. Lai noteikti procentu daļu vai kredīta daļu ir jāzina maksājums, vai otrādi. Tā kā mums te ir pateikts, kad šajā uzdevumā mums ir vienādi maksājumi. Tas nozīmē, ka katru periodu, mūsu gadījumā mēnesi, es maksāju vienu un to pašu summu. Tad maksājumi ir periodiski, tie ir vienādi, un mēs arī zinām, ka mums ir funkcija PMT, kura varētu mums palīdzēt. Te ir vienkārši, ja, ar likme. Likme ir 4,82, bet atkal, ko mēs atceramies? Mēs atceramies, ka galvenais skatīties periodu. Periods ir mēnesis, dalam ar 12. NPR ir 23, bet atkal mēneši reiz 12 ļoti labi. Un present value mums šeit ir, it kā pēc teorijas, ir jāliek pozitīvs skaitlis, jo nauda atnāk. Nauda atnāk un rezultāts, lūk, ir mīnus 840 eiro. Ja? Lūk šādi. Problēma ir kāda, ka šajā tabulā man nevajag redzēt šo mīnusu. Mīnus man nav vajadzīgs, tāpēc, ko es izdarīšu, es pielikšu klāt šeit mīnusiņu. Šādi. Ja? Mīnus reiz mīnus plus. Super. Ok, ejam tālāk. Kā apeitināt procentu un kredītdaļu? Piemēram, mēs zinām, ka viņi ir savā starpā saistīti kaut kādā veidā, ja kopējā summa ir maksājums, bet ko no tā mēs varam noteikt? Mēs varam noteikt kredīta daļu. Kāpēc? Kredīta daļa, procentu daļu, mēs varam noteikt procentu daļu, jā. Procentu daļu
Jo procentu daļa tas, ko jūs maksājat par šo naudu. Jūsu procenti, tas ir maksājums par jūsu parādu. Parāds ir 140 000 eiro, un tas nozīmē, ka pirmajā periodā jūs samaksāsiet par šo parādu jūsu procentu. Tas skatās šādi jūsu parāds reiz procents F4. Un es jau dzirdu, ka gudrākie no mums saka priekšā, ka ir jādala ar 12. Kāpēc? Jo likme ir gados, bet mēs skatāmies periodos, mēnešos. Mēs skatāmies mēnešos, un rezultāts ir 562 eiro. Tik daudz jūs samaksāsiet pirmajā periodā par jūsu parādu. Nu, un kas paliek kredītdaļā? Protams, kredītdaļā paliek maksājums mīnus procentu daļa. Lūk, šādi. Tas, kas paliek pāri no šī vienādojuma, mēs varam saprast. Tad, ja mēs zinām procentu daļu, mēs varam rēķināt kredītdaļu un tā tālāk. Super. Kas notiek otrajā periodā? Nu, šeit ir ļoti interesanti. Acīm redzami, ka mans parāds samazinās. Iepriekšējais samazinās. Samazinās pa kādu summu? Pa kredītdaļu. Nevis par maksājumu, bet pa kredītdaļu, jo lūk, šī summa samazina manu parādu. Vispārējais tālāk paliek tāds pats. Palikam uz leju, redzam, lūk. Un te mēs arī palikam uz leju. Un šeit mēs arī palikam uz leju. Lūk, šādi. Nu, un pēdējais solis ir pavilkt visu šo rindiņu, tikai vienu šo rindiņu uz leju. Labi, ka nevis negrib. Paņemsim. Šādi. Un, lūk, esam ieguvuši. Pagaidām it kā nekas nav skaidrs, neko nevar saprast, bet mums ir kontrola skaidrlīšas, kas palīdz mums pārbaudīt. Pirmām kārtām jūsu pēdējā parāda summa ir vienāda ar jūsu pēdējā maksājuma kredītdaļu, kas ir acīm redzami. Ja jūsu pēdējā maksājumā jūs izmaksājat jūsu parādu. Otra lieta, protams, ka viss šis stabiņš kredītdaļa ir vienāda ar jūsu parāda summu. 140 000. Ja? Lūk, ir mūsu 3 skaitlīši, kuri parāda, ka esam visu izdarījuši pareizi, un mūsu tabula pareizi parāda, kas notiek katrā periodā. Ja? Tas ir atmaksas graficiņš. Labi, ejam tālāk. Vienāds kredītdaļas, kas šeit notiekās. Tā, labi, es pārkopēšu šo stabiņu, jo tas mums ir tāds pats. Ja? Parāda summa ir arī tāda pati pašā sākumā. Bet tagad paskatāmies. Maksājums šeit man nav vienāds, jo nosaukums ir vienādas kredīta daļas. Tad kredīta daļa visu laiku ir vienāda. Jautājums, kā noteikt vienādu kredīta daļu? Katru periodu es atmaksāju vienu un to pašu summu. Kā to noteikt? Gudrākie no mums jau saka priekšā, ka ir jūsu kredītu jāizdala ar periodu skaitu. Lūk, šādi. Ja? Lūk, ja tad šī summa būs vienāda katru periodu, un par šo summu mēs samazināsim mūsu parādu. Ejam tālāk, skatāmies, kas notiekās šeit. Procentu daļa arī nemainās pēc būtības, jo tas ir parāds par šo periodu. Reiz likme šajā periodā. Ja, un skatāmies maksājumu. Maksājums pēc formulas augšā ir procentu daļa plus kredītdaļa. Ļoti skaisti. Nu, un šeit ir tāda pat ideja. Mēs atņemam iepriekšējā perioda kredīta daļu. Un šo pavelkam uz leju. Ja, lūk, pavelkam uz leju. Viss baigi forši strādā. Nu, un tagad visu šo rindiņu uz leju. Nu, un skatāmies mūsu kontrols skaitlīšas. Jā, pēdējais sakrīt. Ļoti skaisti. Nav te vienāds, un šeit arī viss sakrīt. Arī viss ir skaisti. Ja? Nu, ja kādam ir interesanti, varat mājās arī uztaisīt šeit summiņu un paskatīties, cik kopā jūs samaksāsiet. Beigās. Šeit un šeit. Lūk, šādi. Kā redzam,
vienādas kredīta daļas, mums sanāk lētāk nekā vienādi maksājumi. Iedrošinu jūs padomāt, kāpēc tā tas notiekās. Ja, ļoti interesanti. Ja uzzīmēt grafiku, es domāju, ka jūs varēsiet šīm tabulām. Ja, es gribu redzēt kopējo maksājumu, kas ir sadalīts. Nē, jūs to neizdarīsiet. Tad skatāmies, kā to vajag darīt. Šādi iezīmējam procentu daļu, kredīta daļu, insert. Tie, kas grib pamēģināt tālāk paši, nopauzē un pamēģina paši. Pārējie skatās. Column, stacked column. Un lūk, šādi izskatās viens grafiks. Un šādi izskatās otrs grafiks. Ja, ko mēs šeit redzam? Kopējais stabiņu garums ir maksājuma summa, un dalījums ir procentu daļa, kredīta daļa. Un te ir tas pats. Kopējais stabiņu garums ir maksājums, un tas ir dalījums procenti un kredīti. Lūk, šādi. Ja, tad tā mēs redzam. Un skatoties uz šiem grafikiem, jau var pateikt, kāpēc šis variants ir dārgāks nekā šis variants. Kāpēc pie vienādiem maksājumiem es samaksāju vairāk nekā pie vienādas kredīta daļas. Nu, un vēl ātriņām parunāsim par līzingu. Ar līzingu šeit arī ir vienkārši. Man ir jāpēķina maksājums. Kur ir jāveic pie šī nosacījuma. Ja, man ir līzinga summa, pirmā iemaksa, procentu likuma gadā, pēdējos gados, beigu iemaksa. Mums ir jāatrod maksājums. Iedomāsimies, ka man ir jāatrod ikmēneša maksājums. Tāpēc sākums visiem jau ir zināms, un es ceru, ka visi to saprot. Šādi. Tālāk. Present value. Šajā funkcijā man ir jāievada tā summa, kura parāda manu parādu. Likt iekšā 14,000 ir nepareizi. Kāpēc? Jo tā ir līzinga summa, tā ir mašīnas vērtība, piemēram, cik maksā mašīna, 14,000. Bet vēl ir tāda lietnīga kā pirmā iemaksa. Pirmā iemaksa, tas ir tā summa, kuru esmu pats savācis, nezinu, kaut kur paņēmis, varbūt sakrājis. Vispārējais, tas mums sanāk 11,000, tas, kas man trūkst. Ja, tāpēc, lūk, present value ir šī darbība. Tas, cik kopā maksā mašīna, mīnus tas, ko es varu pats samaksāt. Vispārējais ir parāds. Nu, un tagad future value, ir rakstīts beigu iemaksa. Tad es beigās kaut ko vēl iemaksāšu. Un tas laikam nozīmē, ka ja es kaut ko maksāju, tad mīnus tas, ko es maksāju. Lūk šādi. Un mēs redzam, ikmēneša maksājums sanāk mums 222 eiro. Ja? Lūk šādi. Šajā uzdevumā galvenais ir sadalīt visu pa plauktiņam. Kā pirmkārt, kredīta summa nav līzinga summa. Tas, kas man trūkst līdz tām līzinga summai. Tālāk, procenti un periodu dalām ar 2, un tālāk beigu iemaksa. Tas, ko es iemaksāju, nauda aiziet no manīm, tāpēc mēs liekam šeit mīnusiņu un viss strādā.